Odesā, Sumos un Rivnē. Kādu žurnālistu uzrunāta darbiniece atzina, ka sajūtas esot līdzīgas kā pirms Maidana, kad Slava Ukrainai! Neizvēlējās Eiropas integrāciju. Brīvību Ukrainai! Mīlestību Ukrainai! Izskanēja viedoklis, ka likumprojekts ir uzbrukums iestāžu neatkarībai un Ukrainas tautas un tiesību sistēmai kopumā. Zelenskis plaši nekomentēja iniciatīvu, bet norādīja, ka pretkorupcijas infrastruktūra darbosies, bet bez Krievijas ietekmes. Tā bija netieša atsauce uz informāciju, ka Ukrainas iekšējās drošības aģentūra pirmdien aizdomās par sakariem ar Krieviju aizturēja 2 Nacionālā pretkorupcijas biroja amatpersonas. Jaunais likums paredz šīs iestādes un specializētās pretkorupcijas prokuratūras nonākšanu tiešā valsts prezidenta ieceltā ģenerāla prokurora pakļautībā. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņojusi par plāniem atkārtoti izstāties no ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas. Lēmums tiek pamatots ar UNESCO aizspriedumaino attieksmi pret Izrēlu. Baltānama pārstāve Anna Kellija intervijā laikrakstam New York Post norādīja, ka Trumps pieņēmis šādu lēmumu, jo organizācija atbalsta šķeļošos kultūras un sociālos mērķus, kas pilnībā neatbilst veselā saprāta politikai. Lēmums varētu stāties spēkā 2026. gada decembra beigās. Vēlāk valsts departamenta pārstāve Tamija Brūsa to apstiprināja un uzsvēra, ka lēmums saistīts ar prezidenta programmu Amerika pirmajā vietā. ASV un UNESCO jau izstājās 2018. gadā Trumpa pirmās prezidentūras laikā, un toreiz lēmumam bija līdzīgs pamatojums. Amerikas organizācijā atgriezās viņa pēcteča Joe Bidena prezidentūras laikā 2023. gadā. Taču tās nav vienīgās abu pušu strīdu izpausmes, jo pirmo reizi ASV UNESCO pameta 1984. gadā, kad prezidents bija Ronalds Reigans. Vēlāk tā atgriezās, bet Baraka Obamas administrācija pārtrauca UNESCO finansēšanu pēc tam, kad par pilntiesīgu tās biedru pasludināja palestīniešu pašpārvaldi. Un vēl ziņa no Norvēģijas. Militārās bāzes paplašināšanas laikā netālu no Norvēģijas galvaspilsētas Oslo izdarīts negaidīts atklājums. Arheologi atraduši apmēram 6 līdz 7 tūkstošus gadu senu akmens laikmeta apmetni. Og vi graver på alt vi klarer. Tas ir medību un vākšanas akmens laikmeta beigās, tieši pirms lauksaimniecības ienākšanas Norvēģijā. Tas ir periods, par kuru mēs zinām maz, bet šeit ir 9 vietas ar mājokļiem no šī perioda. Tas mums sniedz daudz jaunas zināšanas par šo seno periodu. Sarežģītās